Sveiki, mani sauc Viktors, un mēs turpinām mācīties webdizainu, turpinām veidot weblapu. Un tā pēc iepriekšējā video beigām mums sanāca sekojošs rezultāts. Bet, ja skatīties oriģinālu, tad pogas ir pa vidu. Mēģināsim to arī realizēt. Es jau mazliet iepriekš apskatījos, kā to varētu izdarīt. Un variants ir kā jau minēju, ka vispār to variantu ir ļoti daudz, kā to var izdarīt. Katrs webdizaineris maketētais to dara tā, kā uzskata par pareizu, un tagad viss kārtība, pogas ir pa vidu, bet, ja skatīties te, tad tās pogas ir arī linki. To arī vajag realizēt. Tad mēs izdarīsim. Pirmkārt, arī visur vajag pierakstīt komentārus, lai pēc tam viss nesajūg. Kur man būs nepieciešami komentāri, lai saprastu vispār, kas notiek, es to arī izdarīšu. Mums ir attēli. Lai tie attēli kļūtu par linkiem, mums ir nepieciešams uzrakstīt ahref. Pagaidām tie linki nekur nenorādīs. Bet vienkārši apskatīties, kad tie strādā. Šajā gadījumā tiek piemērots iespēja, kad links ir attēls. Man arī ir viens video par to tēmu, kā mēs izmantojam attēlu kā linku. Un tad sintaks ir sekojoši. Sākas linka elements, pēc tam attēls, un pēc tam links tiek aizverts. Te vajag vēl, protams, pierakstīt atribūtu href, citādi links nebūs, ja nav norādīts tas href atribūts. Saglabājot. Es par runāt par tiem linkiem, to mēs visu pēc tam pievienosim. Nu jā, tagad ir viss tāda linki ir. Tālāk mums sanāk ir meklēšanas iespēja. Mēs galveno lietu realizēsim to formu, ieliksim tur. Un es izdomāju, ka es formu te es izveidošu vēl vienu div konteineri, jo attēli mums ir uz kreiso pusi, bet forma mums būs uz labo pusi. Tāpēc ieteicams te ielikt vēl vienu loģisko teiku div. Viņam uzreiz var pierakstīt align right. Pamēģināsim te kaut kādu saturu pierakstīt un apskatīt, lai viss strādā. Jā, tas strādā, bet mazliet ne tā, kā vajag. Skatīsimies, ko var izdarīt. Iespējas ir vairākas. Te jau tā lieta, kā es to daru. Labi, paskatīsim, kas būs, ja es to atribūtu noņemšu. Jā, sanāk ne īsti tā, kā vajag. Un te ir jau tas ar tiem
Ir tāds parametrs float. Pamēģināsim. Varbūt. Dažreiz ir tā kā ar tā kāds ir vēl variants. Tā. Tā ir varianti vairāki. Es tagad nezinu izdomāt to labāko variantu. Tā. Jā, redziet, nokļūdījos, nepareizi pierakstīju. Uzreiz. Nu tā, tagad ir viss kārtībā. Mums saturs ir labajā pusē. Tagad ievietosim formu. Man ir jau gatavais kods. Un uzreiz skatīsimies, kā tas izskatās. Tad te mēs iekopēsim to formu. Arī DP. Forma mums ir. Kas mums nepieciešams? Ar formām man ir video, tāpēc es te neko īpaši nepaskaidrošu. Action mums šobrīd nekāds nebūs. Tā, pierakstīsim te meklēt. Input type būs mums tekst. Name būs, lai būtu pēc tēmas search. Un te input type būs submit. Un value šajā gadījumā, ja skatīties oriģinālu, ir OK. Tā. Saglabāsim, paskatīsimies, kas ir sanācis. Tā. Kas ir sanācis, bet ne īsti tā, kā vajag. Mazliet te var pieredzēt. Ir tāda lieta, ka formām un visiem formas elementiem var piemērot stilus. Šajā gadījumā mēs pierakstīsim style atribūtu. Būs tā with. Mums būs 50 pikseli un augstums būs 16 pikseli. Skatīsim, lai viss strādā vai nē. Tā. With viņš viņa strādā. Nu, 50 ir pamaz, lai ir 100. Un augstumu mēs ieliksim 10 pikseli. Atjaunojam. Nu tā.
directions. She changed her direction. What could you do? And she moved like ice. She was cruel and blue like ice. Halfway between heaven and her hands. Mēs pierakstīsim šito lietu What could you do? arī mūsu divam otrajam. Tur, kur varētu arī būt stēli iekopēs, vienkārši apskatīsim rezultātu. Tā. Pierakstīsim. Tā padding. Top. Tā būtu 0. Padding bottom arī 0. And she moved like ice. She Tā. Un tad te video mērķis mums būs noskaidrot, ko mēs varam izdarīt. Tā, padding bottom tomēr mums vajag. Un to mēs ieliksim, piemēram, 10 pikseli. Neredzu. Tad tādās lietās, kad īsti nevar saprast, kas pa lietu, tad izmanto border, to rāmi, elementa rāmi un skatās, kas notiek. Nu jā, redziet, rāmis ir, un tāpēc arī var redzēt. Ka īsti pareizi nav. Tad pamēģināsim izdarīt tādu lietu. Ja mums elements ir float right, tad vajag pierakstīt elementam. Mēs pierakstīsim float left. Skatīsim, kāds būs rezultāts. Atkal nav īsti tā, kā vajag. Sapratu, kas varētu būt par lietu. Jo tas mums ir div konteineris. Tad mēs šito nodzēsīsim, ja tas nav vajadzīgs. Bet kas ir vajadzīgs? Jo tas ir div konteineris un tam pēc noklusējuma tiek piemērots tāds parametrs margin un mēs viņu pierakstīsim 0. Tas ir ar attālums no elementa līdz elementam. Tā. Tā, esam izdarījuši. Tik un tā, mums te nav tā, kā vajag. Tagad mēģināsim atrisināt šito problēmu. Jā, varētu viena no problēmām būt, kā mums ir piemērots, te ir
lai būtu 30 pikseli. Tā. Un mums būs tā, ka padding top un padding bottom mēs samazināsim uz 4 pikseliem. Saglabājam atjaunojumu. Un tur vērtību piemērosim padding bottom un padding top pa 4 pikseliem. Tad apskatīsim šeit mums šito parametru noteikti nevajag. Uz šo brīdi. Labi, šajā video jūs jau redzēt, ka ar tiem stiliem ir tāda, ka ir sarežģīti dažreiz. Tad es atvainojos, varbūt jums nebija interesanti. Un šajā video tas ir viss. Paldies par uzmanību. Un nākošajā video es jau visas tas lietas pats apskatīšos, atrisināšu. Un tad arī parādīšu to, kā to realizēt. Paldies par uzmanību.